Jo dziļāk trūša alā, jo vairāk sāk atklāties patiesie iemesli, kāpēc mums ir tik dārgi elektrības sadales tarifi. Kā izrādās, pilsētā runā, ka vai tikai mūsu aizejošais premjers ar savu kompāniju nav saslēguši valstī neizdevīgus līgumus saistībā ar elektrības pārvedi Eiropas Savienības ietvaros. Skandināvijā atomelektrostacijas saražo lēto elektrību. Lētās elektrības lielākie uzpircēji mums tuvākie ir Lietuva un Vācija. Šīs elektrības tranzīts iet caur Latvijas elektrotīkliem, tātad sadales tīkliem. Lai nodrošinātu šo te milzīgo jaudu un pārvestu elektrību no Skandināvijas uz Vāciju, piemēram, un Lietuvu, kur nav taisnās līnijas, bet visi iet caur Latviju. Mums ir jāpalielina sava pārvades jauda. Šobrīd jau Lietuvas pusē, kā runā, tiek būvēta vesela jauna līnija ar jauniem torņiem, jauniem kabeļiem un tā tālāk. Tas viss maksā naudu. Kurš par to maksā? Šobrīd izskatās, ka par to maksājam mēs, iedzīvotāji, tā vietā, lai prasītu samaksu par tiem, kam šis tranzīts ir vajadzīgs. Iedomājieties, ja mums šeit iet cauri šoseja, kur preces tiek pārvestas no Skandināvijas uz Vāciju, nopelna skandināvi no vāciešiem un brauc pa mūsu šosejām, bet pienākums remontēt šīs šosejas un uzturēt ir uzlikts uz Latvijas iedzīvotāju. Šobrīd tā izskatās, vai nebūtu pareizāk prasīt par šo te tranzītu lielāku naudu tieši no šīm te iesaistītājiem Eiropas Savienības nenabadzīgākajām valstīm. Kāds ir šis līgums, kāda ir līguma noteikuma un kāpēc tas ir noslēgts tieši tāds, vai tas ir politiski angažēts, vai kas tur tajā brīdī ir noticis, kāpēc mums šie nosacījumi ir tādi, ka mums pašiem šobrīd par saviem līdzekļiem faktiski ir, gandrīz vai histēriski jāpalielina šī te mūsu tīklu jauda. Plus ar to vēl viss nebeidzās, kā izrādās mūsu iedzīvotāji faktiski cieš no šīs situācijas dubultā, tāpēc, ka tie, kas ir uzstādījuši saules paneļus un kas vēl uzstādīs saules paneļus nākotnē, gatavojas uzstādīt, padomājiet labi. Šobrīd situācija veidojas tāda, ka, lai nodotu šo elektrību atpakaļ, to, ko jūs saražojat, paši nepatērējat un nododot atpakaļ tīklā, arvien vairāk ir tādu gadījumu, kā man te ziņo cilvēki, ka šo elektrību saražoto nav iespējams nodot atpakaļ tīklā un saņemt par to naudiņu, respektīvi saņemt atpakaļ savu ieguldīto naudu tieši tāpēc, ka tīkli ir pārslogoti. Ja nebūtu šīs pārslodzes, tad vietēji iedzīvotāji saliekot saules paneļus varētu daudz brīvāk nodot elektrību un iegūt tieši naudiņu atpakaļ no šī tīkla. Šobrīd arī tas ir apgrūtināts, izskatās. Ir izveidojusies situācija, ka mūsu iedzīvotāji maksā par ātrgaitas šoseju un paši viņus tās nemaz nevar uzbraukt un izmantot. Vai patiešām šādi neizdevīgi līgumi ir saslēgti, un ja ir saslēgti, tad kur šos līgumus ir parakstījis, kas par to ir atbildīgs, un kāpēc mēs atkal kārtējo reizi, kā izskatās, neprasam no Eiropas Savienības to, kas mums pienākas, bet cenšamies visādi izkalpoties, izdarīt tā saucamos politiskos žestus un tam līdzīgi un uzgrūst visas izmaksas saviem iedzīvotājiem. Tāds ir jautājums. Padalieties ar šo video un noteikti ierakstiet komentārā, ja kādam ir vairāk informācijas par notiekošo, tehniskas informācijas vai juridiskas informācijas, kas īsti notiek, pamēģināsim saprast, kurš un ko un vai ir nodarīta kaut kāda kaitniecība, dēļ kā mēs visu šobrīd maksājam. Paldies vēlreiz, piesakojieties, kas nav piesakojušies. Tā.